Biedriem runājām par to, ka šajās iespējamajās gaidāmajās vēlēšanās varētu sist diezgan augsta vilna populisms, un tur tā lielā bīstamība, ka par ekonomiku runās partijas mazāk, bet vēl bīstamāk ir tas, ka jau pie varas vēl pagaidām esošie politiķi arī šobrīd par to ekonomiku, jo domā, laikam jāsaka tomēr ļoti maz vai par maz, jo pēc idejas pavisam drīz pēc Jāņiem jau būtu koalīcija, pavisam droši jāsāk runāt par nākamā gada budžeta aprisēm, par to, kā izpildīt to un kā konsolidēt to, kas tika solīts valūtas fondam un gal galā, lai arī valsts ekonomika būtu dzīvotspējīgāka un visiem mums būtu labāk. Taču man vismaz ir ļoti liels bažas, ka tad jau no partijas gatavosies vēlēšanām un par to tiks runāts mazāk vai arī tiks iebalsots vai tiks runāts un solīts tik daudz, ka pēc tam to visu izpildīt nevarēs. Īsāk skaidrs ir tas, ka, ja vēlēšanas būs, tad jaunajai Saeimai, jaunajai valdībai būs jālēma gadu beigās par šo te budžetu, un tas diezgan problēmas var radīt, tad atkal griezīs visiem pēc vienas mērauklas, un, īsāk sakot, putra būs arī ekonomikā. Tiklīdz mēs sākam atveseļoties, atkal varētu rasties problēmas. Mēs nolēmām noskaidrot pirms došanās vasaras brīvdienās par to, kāda tad ir šobrīd situācija valsts budžetā, valsts ekonomikā, un to skaidroja mana kolēģe Ilze Jakovļeva. Par ekonomiku pēdējā laikā runāts maz, un nav jau brīnums. Politiķu prātus pārņēmusi jaunās valdības veidošana, turklāt ekonomisti norāda, ka, lai arī atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, par pašreizējo situāciju būtu grēks sūdzēties. Tas redzams arī skaitļos. Finanšu ministrijas aprēķini liecina, ka līdz šim budžets ne tikai pildās, bet ir pat pārpildīts. Lai gan budžetā joprojām ir 290 miljonu latu liels iztrūkums, līdz māja beigām nodokļos samaksāts vairāk kā 1,5 miljārds latu, kas pārsniedz plānotos ieņēmumus par gandrīz 30 miljoniem jeb 2%. Mājā viscītīgāk maksāts uzņēmumu ienākumu nodoklis, kas divreiz pārsniedz cerēto. Vairāk nekā plānots iekasēts arī vieglo auto un motociklu nodoklis, transporta līdzekļu nodoklis, muitas un iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tūp plānotajiem bijuši ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļu, akcijas un azartspēļu nodokļiem. Ja mēs runājam par eksportu, tur šobrīd ir stipri nepārprotama un strauja izaugsme. Un domāju, ka ilgākā laika posmā tas, kas notiek eksportā, pēc tam notiks arī pārējā ekonomikā. Šī gada pirmajos 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, eksporta apjoms audzis teju par 15%. Puse no visa eksporta pieauguma – koksne, metāla un ķīmiskās rūpniecības produkcijas pārdošana. Mūsu kaimiņiem arī eksporta ziņā klājas labāk, taču mums tas ir pierādījums, kāpēc mūsu precēm tirgū ir pieprasījums. Būtiski atzīmēt, ka Latvijas ekonomika augusi jau 6 ceturkšņus pēc kārtas, un iekšzemes koprodukta rādītājs šī gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada beigām pieaudzis par 0,3%, un tas ir par 3,5% vairāk nekā 2010. gada sākumā. Vēl svarīgāk, ka Latvija nav zaudējusi citu valstu uzticību, un investīcijas šī gada sākumā pieaugušas par vairāk nekā 28%. Būtiskākais gan joprojām ir jautājums, vai šīs labās ziņas nozīmē to, ka budžeta apgriešana šoruden nebūs tik sāpīga. Skaitļi ir dažādi. Valdība ar starptautiskajiem aizdevējiem mājā vienojās par samazinājumu 150 līdz 180 miljonu latu apmērā. Latvijas banka jau pagūs nosaukt skaitļus 110 līdz 130 miljoni, kam piekrīt arī premjers Dombrovskis. Es domāju, ka šis jautājums joprojām ir atvērts par to, cik būs nepieciešamais konsolidācijas apjoms un vai vispār tas būs nepieciešams. Arī šāda iespēja ir pietiekami reāla. Tā nav zinātniskā fantastika. Mēs dotajā brīdī esam ļoti piesardzīgi vērtēt, vai mums būs, teiksim, no šī ekonomikas uzlabojuma arī būtiskas izmaiņas konsolidācijas apjomos. Mēs strādājam uz to un ceram uz to, ka tas konsolidācijas apjoms būs mazāks, bet mums negribās šobrīd teikt, ka tā izmaiņa būs par kārtu. Atkal jūnija sākumā Igaunijas valdība paziņoja, ka viņi iespējams samazinās valsts sektorā strādājušo skaitu par 10%. Tad tā kā Igaunijā viņi vēl tā kā turpinājām, bet mums jau viss ir kārtībā. Ar Starptautisko valūtas fondu izrunāts arī tas, kuras jomas skars samazinājums. Publiskā sektora darba samaksa, kas būtu apsverams. Būtu apsverami izdevumu samazinājumi arī pašvaldību pusē. Ir runa par, teiksim, atlikušajām subsīdijām, kurās vēl tiek veiktas no valsts budžeta.
Un, protams, arī jautājums par to, vai šobrīd mēs varam atļauties tādā apjomā sociālos izdevumus, kas ir vislielākā izdevuma kategorija. Ir stipras aizdomas, ka lielākajai daļai šīs summas būs jānāk no sociālā budžeta, kas es ceru, vismaz es ceru, ka šo uzdevumu atvieglos tas, ka bezdarbs tiešām samazinās, un līdz ar to tāda īpaša krīzes laika palīdzība būs nepieciešama mazākam skaitam cilvēku. Pēc tāda paša scenārija viss norisinājās arī pagājušajā gadā, kad sākumā budžets parīgi grasījās samazināt par 400 miljoniem, lai budžeta deficīts būtu zem 6%, beigās tika cauri ar 230 miljoniem un deficītu zem 4%. Nākamā gada mērķis un tātad sarkanā līnija – budžeta deficīts zem 3%, lai jau 13. gadā Latvija varētu sākt sarunas par pievienošanos šobrīd milzu problēmās slīkstošajai eirozonai. Finanšu ministrijas līdzšinējais plāns paredzēja jūlijā sagaidīt pusgada ekonomiskos rādītājus un izstrādāt budžeta apgriešanas variantus. Saeimas deputāti jau augustā varētu ko izvēlēties no ierēģņu piedāvātās ēdienkartes. Tagad izskatās, ka budžets kārtējo reizi kļūst par priekšvēlēšanu ieroci. Tā iekšējā ņemšanās ir bīstama no tā viedokļa, ka mēs aizmirstam to, ka šie aizdevēji un arī starptautiskie tirgi, ka priekš viņiem Latvija ir kaut kas absolūti sekundārs. Viņi skatās lielāku bildi, ja lielākā bilde ir slikta, tad viņi tos mūsu panākumus un mūsu argumentus var neņemt vērā. Pateikt, ka mēs esam izrāpušies no bedres un viss, gan mums ātri ierādīs vietu ārzemnieki, gan arī tas nebūtu pareizi pašu interešu vārdā. Pārastā situācijā budžets Saeimā būtu jāiesniedz oktobrī, taču vēlēšanu gada noteikumi saka, ka budžetu var iesniegt 4 mēnešus pēc jaunās Saeimas ievēlēšanas. Ja pieņemam, ka vēlēšanas būs septembra vidū un jaunā Saeima varētu sākt strādāt oktobrī, tad budžetu varam gaidīt pat kaut kad janvārī.